Esiet sveicināti, dārgie telpu futbola fani. Pieslēdzamies tiešraidē no Rīgas Olimpiskā centra, kur noritēs 2023. gada Latvijas telpu futbola superkauss starp Riga Futsal klubu un RFS futsal komandām. Varēs vēlreiz mēģināt kvalifikāciju, tikmēr Riga FC veido savu uzbrukumu ļoti labi. Talis nospēlēs, Žiņu neizdodas uzsist precīzi labi pa vārtiem. Nu, jā, kā teicu, pirms šī mača tika aizdīta jaunās Optibet futbola virslīgas sezonas prezentācija. Tagad labs moments, nu paspēja izlekt, nomainīt pozīciju Enrique. Atvairīt šo sitienu un skaisti izspēlē Riga FC. Maksims Seņš tikko nācis laukumā, uzreiz nogādā bumbu Kuzminam, Babris izsit no līnijas bumbu. Kas par momentu uzreiz Maksims Seņš nāk laukumā, pa malu uzņem ātrumu. Dmitrijam sākot tieši arī uz viņa piespēli, man vienā pieskainā neizdara sitienu. Aleksandrs Kuļašovs izspēlē ārā. Babris sita pa vārtiem. Tomēr nav vārtu tuvums. Labuts palaiž bumbu starp kājām. Izstījās no mans komentētāja Būdiņas, ka bumba atlec pa iekšējo stabu, bet viss kārtībā. Vārti nav. Niks Babris ļoti aizelsies, dodās uz maiņu. Edgars Tarakānovs precīzi nospēlē, izdara uzreiz sitienu. Daudz nedomā. Reizings. Sarežģīt piespēles Dudu. Izdodās viņam to apstrādāt, gan izdara sitienu ar papēdi. Tiek bumba līdz viņam. Ļoti gan sarežģītā augstumā. Kuzmins otrā galā atbild ar savu sitienu. Rika precīzi savārtos. Labs sitiens, tomēr neizspēlē uz viņu, meklē tur Rikardiņu, krīt Maķašenko, pārkāpums nav, divatā Vargas ar Sežiņu saņem bumbu, kavējās, tomēr no vārtu līnijas vēlreiz Miks Babris izsita bumbu, Rikardiņu labi nomāna, sitojās stūrī bumbu garām vārtiem. Šeit iebremzēja visu RFS futsala aizsardzību brīdī, kad Maķašenko Jelāgovs izlec pretī. Ļoti labi bumbas kontroli Riga FC leģionāriem, nekrīt viņi panikā. Gatavs sitiens Labuts. Atsit. Pāri laukumam tā kā bija ieplānots. Sanāk mazliet iebremzēt uzbrukumu, bet tagad vēl labāk epizodi. Vargas Kaspar šāvienu un Enrique precīzi svārtos. Brazīlietis no Kauņas Žalgiris precīzi spēlē. Vargas vēlreiz, tāpat netālu no stūra. Kuļapovs Kuzminam izmet uz āru. Kuzmins divos pieskārienos, tomēr nomāna pats Kuzmins un gūst vārtus 1-0. Rezultāts atklāts. Kuzmins likās, ka pa ilgi jau nospēlē, varējāt jau dzirdēt, ka es gaidu ar šo pirmo pieskārienu sitienu. Tomēr ar otro arī nē. Tad ar trešo iebaks tālajā vārta apakšējā stūrī. Tā kā šodien arī tāda kārtīgi futbola diena. Seržģiņu iespēju tālāk, viņš nogādā bumbu Vargasam un tas ir 2-0. Fantastiski nospēlē Sežiņu, nekrīt panikā, paceļ galvu un precīzi atrod Dilanu Vargasu. Būs viņš otros vārds šajā spēlē. Skaisti saspēlējis, nevienā brīdī nekrīt panikā, skaisti piespēles tālo malu. Tāles nomāna, atrod arī vēl beigās Maķušenko no līnijas izķer Vargasa sitienu. Kas par momentu. Lielu spēku varētu būt vārds. Šoreiz vienkārši garām vārtiem lido. Labi individuāli pieturā atrod Vargasu. Fantastisks sitiens un bumba ieripo vārtos 3-0. Cik skaisti nospēlē Kiki, tik skaisti arī Vargas. Fantastisks moments. Fantastisks vārtu gūms. Riga Futsal klubu. Netiek galā. Labi pagriežās Dudu, nogādā Tarakānovam. Tarakānovs izties vairāk piespēle, tā bija Maķašenko vēl tālāk. Enrique tagad atļauj viņam pārnākt pāri centram. Enrique pats izdara sitienu, Kiki bloķē tukši vārtī. Enrique izklupienā vienreiz, divreiz precīzs. Jelāgovs mānā uz tukšo stūri un ir pirmie vārti RFS futsal komandai. 1-3 rezultāts, Dudu precīzs. Jelāgovs ļoti gudri nospēlē, bet galvenais varonis laikam jau Enrique šajā epizodē. Pārnāc pāri centram, viņa pirmais. Laikam skāris bumba Enrique, bet ātri atbild
šīm Enrikas svinībām Seržiņu. Uzreiz raida bumbu vārtos. Matīs Vabris tiek apturēts. Markašenko, Tarakānos viņam palīdz piespēlēt garam Tarakāno, ievadīšu bumbu centrā vārtus staps, pēc tam Kuļapovs sit bumbu prom no vārtu priekšas. Tas arī viss. 2023. gada Latvijas tautfutbola superkauss noslēdzas ar uzvaru Rīga FC. Labāk 4-1.